Sveiki, mani sauc Gertrūde, un šodien es jums pastāstīšu par nagu vīlēm, par Urzo nagu vīlēm. Un, ja tu esi manikīra meistare, tad obligāti noklausies šo video līdz galam. Laikam pats svarīgākais ir tas, ka katram klientam ir sava vīle. Lietojot maināmās nagu vīles, tu nepārnēsās slimības, tu rūpējies par saviem klientiem un par savu reputāciju. Kā jau jūs redzējāt mūsu eksperimentā, jau pēc viena klienta uz vīles rodas baktērijas. Ja jūs neredzējāt šo video, obligāti noskatieties mūsu Facebookā vai Instagram kontā. Nu ko, laižam! Sāksim laikam ar abrazīvu. Šis abrazīvs, viņš neplēš nagu, viņš nepiesitas ar putekļiem. Un kā mūsu meistars saka, ka ar viņu vēl var strādāt un strādāt. Un cik žēl, ka viņu vajag izmest. Urzo abrazīvam ir 7 dažādi griti. Visrupjākais ir 80 un vissmalkākais ir 280 griti. Pagaidām šie faili ir pieejami standartā bez mīkstinājuma un ar mīkstinājumu 1 mm. Tagad mēs vēl strādājam pie 3. varianta, bet par to pagaidām neko neteikšu. Seko mums Facebookā vai Instagramā un uzzini pirmais. Tagad es jums pastāstīšu par mūsu Aero Titan pamatni, kur ir super viegla, viņa ir izturīga un viņa ir 2 reizes vieglāka nekā parastā metāla vīle. Mums ir 6 dažādas formas. Katrs meistars izvēlas to, kas viņam patīk visvairāk. Man rokās ir 2 pamatnes, vienādas formas. Tikai viena no tām ir mūsu Aero Titan pamatne un otra nopirkta veikalā parastā metāla. Šī pamatne Urzo ir 0,8 mm bieza un sver tikai 10 gramus. Šī pamatne jau ir biezāka, viņa ir 1 mm bieza un sver 26 gramus. Ir atšķirība, protams ir. Un tas ir jūtams, kad tu vīlē veselu dienu. Nākamā lieta, kuru ļoti novērtē mūsu klienti, ir tas, ka tu vari pats izveidot savu nagu vīli. Ko tas nozīmē? Jūs varat izvēlēties jebkādu failu ar jebkādu gritu, kas ir vajadzīgs konkrētai situācijai, konkrētai meitenei. Man vajadzīgi, piemēram, 80 griti. Ja, es pielīmēšu. Kas ir viegli. To nav grūti izdarīt. Viss labi, ideāli pielīmēts pa 2 sekundēm. Un, piemēram, no otras puses man ir vajadzīgi 150 griti vai 180, jebkas, kas jums ir vajadzīgs tagad. No otras puses tāpat viegli un ātri jūs līmējat otru failu. Lūk, jums ir gatava nagu vīle. Piemēram, jums vajadzīgi 180 griti un bafs. Jūs ņemat bafu un tāpat līmējat viņu uz citas puses. Tagad jums ir tā vīle, kur ir nepieciešama tieši tai klientei, kur jums ir tagad atnākusi. Viegli. Tā, labi. Tagad es paņemšu 2 vīles. Vienu vīli es nopirku veikalā, tā ir parastā vienreiz lietojamā vīle. Šitā vīle tā ir tā, kuru mēs tikko ar jums uztaisījām. Tad mēs paskatīsimies tagad, kas notiks ar viņu, ja mēs viņu ielokam. Lūk. Nu, tas gan nav labi. Tas traucē jums tālāk strādāt, ja tāds gadījums notiek, nu, diezgan baidīga situācija. Un tagad mēs paņemsim to Urzo vīlīti, kuru mēs ar jums tikko uztaisījām, un es viņu ieloku. Tāpat kā un to. Nekas, pilnīgi nekas viņai nenotiek. Un, nu, ja jūs redzat, kas notiek ar vīlēm, lūk. Nu ko, tagad pastāstīšu par līmi, un tas būs laikam viss, ko es gribēju jums pateikt. Un es sagatavoju 2 vīles, 2 pamatnes ar uzlīmētajiem failiem. Tad tā ir tā viena no parastā veikala, kuru es nopirku. Šī tad ir Urzo pamatne ar uzlīmētajiem failiem. Es pielīmēju viņus pāris dienas atpakaļ. Tad, ko gribu uzreiz pateikt? Urzo ir parūpējušies par to, ka viņu var viegli noņemt nost. Tur ir tādas nogrieztas maliņas.
Tas atvieglina jums dzīvi. Ideāli. Varu noņemt no otras puses, lai jūs pārliecinātos par to. Ideāla pamatne. Nekas viņai nenotika, nekādas līmes. Nu ko, tad mēs tagad paņemsim šo pamatnī. Un viena lieta, ko gribu pateikt, tas bija pirkts kā komplekts. Un faili nav vienādā izmērā ar pamatni, kas jau ir jocīgi, nu reāli. Nu labi, mēs tagad ņemsim, plēsīsim nost. It kā iet labi, bet surprise, surprise. Tad man rokā palika fails izlietots, pamatne ar vēl vienu failu. Labi, pamēģināsim viņu noņemt nost. Nu, ko es jums gribu pateikt? Principā, man laikam nav tik daudz laika un tik daudz nervu, lai visu šo darītu. Godīgi sakot, es mestu šito miskastē. Tiešām. Labi, tad šodienai tas ir viss. Secinājums izdariet paši un tiekamies ar jums drīz. Čau!